Tad es sākšu dalīties ar ekrānu, vai kāds var apstiprināt, ka jūs visu redzat? Jā, ir redzams. Jā, ļoti jauki. Tātad laipni lūgti visi, kuri vai nu pirmoreiz piedalās, vai arī es ceru, ka ir kāds, kurš jau ir dzirdējis par Eiropas pētniecības padomes grantiem. Tātad šīs dienas mērķis no manas puses ir iepazīstināt jūs tā vispārēji par to, kas ir Eiropas pētniecības padomes granti, un šodien stāstīšu par 2 konkursiem, kur ir atvērti jau no jūlija, tātad Starting Grant un Synergy Grant. Mani sauc Liena Ekša, un es strādāju Latvijas zinātnes padomē, Apvārnes Eiropa Nacionālajā kontaktpunktā, un es konsultēju par šiem te Eiropas pētniecības padomes konkursiem, par Marijas Sklodovskas-Curie programmu un par konkursiem, kas saistās ar horizontālām aktivitātēm. Es dzirdu, ka kādam fonā ir troksnis, varbūt varētu izslēgt mikrofonu. Pārliecinieties, lūdzu, lai visi mikrofoni ir izslēgti. Kā minēju par jautājumiem, ja ir kādi jautājumi, tad droši varat izmantot Q&A sadaļu, rakstiski uzrakstot savus jautājumus, kamēr šī prezentācija ilgst. Man prātā ir tāda ideja, ka mēs iesim visam pēc kārtas. Es izstāstīšu par Starting Grant, tad par Synergy Grant, beigsim ierakstu un tad pievērsīsimies visiem jautājumiem gan par Synergy, gan par Starting Grant konkursiem, jo īstenībā tā informācija, ko es jums vēlos iedot, diezgan plaša. Vēl es varu pieminēt, varbūt tiem, kuri nebija vēl sākumā, ka šī prezentācija, kuras jums rādīšu, ir nedaudz īsāka. E-pastā pēc tam es jums izsūtīšu arī pilno versiju. Šeit ir vairāk slaidi, kur ir hide versijā, dažādi piemēri vai kaut kādi ekstra skaidrojumi plašāk. Un tā tad sāksim par Eiropas pētniecības padomes konkursiem. Tātad pirmā lieta, kas jāzina, es ceru, ka katrs no jums redzēs šo te Apvārsnes Eiropa programmas struktūru, un jums būtu apmēram jāorientējas, kur atrodas Eiropas pētniecības padome visā šajā struktūrā. Un Eiropas pētniecības padome ir izcelības sadaļā pie Excellence Science, un kas noteikti ir jāpatur prātā, ka Eiropas pētniecības padomes konkursi ir pavisam citādāk nekā lielie klastera konkursi, kas ir šis te vidiņš. Un arī Marijas Sklodovskas-Curie aktivitāšu projekti ir nedaudz citādāk. Tādēļ ir vienmēr jāskatās katra konkursa dokumentācija, lai saprastu, kāda ir šo konkursu specifika. Un nedaudz par to, kāda tad ir mana loma šeit un kā jūs varat izmantot manu palīdzību pēc turpmāk, ja jūs vēlaties pieteikties vai no Eiropas pētniecības padomes konkursiem vai citiem, par kuriem konsultēju es vai mani kolēģi. Tātad nacionālajam kontaktpunktam ir 3 galvenās funkcijas. Pirmkārt, tātad līdzīgi kā šodien šīs informācijas dienas, ļoti liels darba apjoms mums ir tieši informēšana, Latvijas zinātniskās kopienas informēšana par šo te Apvārsnes Eiropa programmu, par dažādiem konkursiem, kur ir atvērti un visu, kas saistās ar šo programmu. Otra lieta ir palīdzība, konsultēšana un apmācība. Tas jau vairāk, kad nākamajā solī, kad pieteicējs jau uzsāk gatavošanos un iesniegšanu, tātad to, kā izskatās veidlapa, kā pareizāk to aizpildīt, ja ir kādi jautājumi vai citas lietas par portālu, par tehniskajām lietām un tā tālāk. Un pat mazākā sadaļa ir norāda uz citiem atbalsta instrumentiem. Tas ir, ja ir aktuāla tematika vai ir iespējams sinerģija ar kādu citu finansējumu veidu, tad arī to mēs te minam, bet tas ir vairāk mūsu darba specifikā ir mazāk. Runājot par Eiropas pētniecības padomu, es jau minēju, ka šis ir pavisam citādāks konkursa veids nekā lielai klastera konkursi, kur ir konsorcijas noteikta tematika. Eiropas pētniecības padomes konkursi ir atvērtā tipa, ja bottom-up, tātad šeit nav noteikti iepriekš tematika vai konkursa kaut kādas prioritātes. Šis ir atvērts jebkurai zinātnes nozarei, jebkuram pētījumu jautājumam. Un primāri tas ir domāts, lai virzītu un atbalstītu jaunas, inovatīvas, tādas ļoti interesantas pētniecības tematikas, kuras visticamāk neatbalstīt ne nacionālā līmenī, kaut kādos vietējos grantos, nepieņemsim konsorciju konkursos. Vēl pāris lietas ir tādas, ka sākot ar šiem konkursiem, par kuriem šodien arī stāstu, Eiropas pētniecības padomē tiek mainītas dažādas lietas. Šodien es tikai nedaudz parādīšu, un tas būs redzams ar šo te oranžo, kuru minēts jaunums. Bet, ja jums ieinteresēs šie te konkursi, un jūs tiešām apsvērsiet, ka jūs vairāk vēlētos uzzināt, tad 30. augustā
Baltijas līmenī mēs organizēsim informācijas dienu ar Eiropas pētniecības padomes pārstāvi, kura detalizēti tad izstāstīs tikai un vienīgi par šiem jaunumiem, kas ir jauns un kas mainās šajos konkursos salīdzinājumā ar tiem, kuri bija pagājušajā gadā. Un tātad īstumā, lai jūs arī saprastu, cik un kādi ir šie Eiropas pētniecības padomes finansējuma veidi, jeb granti, tātad kopumā ir 5 dažādi konkursi. Šodien es minēšu un stāstīšu jums par 2. Tātad starting grant, consolidator grant, advanced grant. Šie ir tātad tā sauktie individuālai granti. Tos tā mēdz saukt, bet es pastāstīšu arī vēlāk par iespējamo komandu. Individuālai granti te tiek uzskatīti par individuāliem grantiem, jo būtībā vērtēšanā galvenais šis centrālais vērtēšanas elements ir viens galvenais pētnieks, kurš piesaka šo te ideju. Tādēļ arī šis te fokus ir vairāk to nozīmi, ka tas ir individuāls grants. Un ar ko tad atšķirās šie grantu veidi? Pamatā pirmkārt pēc tā, cik gadi ir pagājuši šim te pētniekam pēc doktora grāda iegūšanas. Starting grant, tas ir šis te mazākais, sākot ar 2 gadiem, ieskaitot līdz 7. Consolidator grant ir nākamais, tas ir vairāk nekā 7 gadi un līdz 12 gadiem, un advanced grant skaitās viss tāds augstākais līmenis, kas ir jau pēc šiem 2 pirmajiem, un tātad tie ir pētnieki ar daudz lielāku pieredzi pētniecībā. Un tādēļ arī atšķirās šis te maksimālais finansējuma apjoms. Starting grantam tas ir līdz 1,5 miljoniem. Par šo papildus miljonu es šodien nestāstīšu. Tā ir atsevišķa nauda ļoti specifiskām lietām. Piemēram, ja nepieciešams galvenajam pētniekam, kurš ir ārpus Eiropas, pārcelties uz Eiropu vai kādu lielu aprīkojumu pirkšanai, bet tas ir tā ļoti specifiski aprunāts. Un tātad katrs no šiem grantiem iespējams var ilgt maksimums līdz 5 gadiem. Un jā, kā minēju, finansējuma apjoms ar katru nākamo līmeni pieaug. Tātad līdz 2 miljoniem eiro consolidator grantā un advanced grantā līdz 2,5 miljoniem eiro. Un vēl šeit varētu pieminēt, jo man šķiet, man nav atsevišķi šis slaids šeit ielikts, ir vēl tāds pro rata princips. Jūs iespējams rodas jautājums, kādēļ ir šis vārds līdz 2 miljoniem un līdz 5 gadiem. Tas nozīmē, ka jūs varat arī pieteikties uz īsāku laika periodu, bet tas attiecīgi tad nozīmē, ka šis te maksimālais finansējuma apjoms proporcionāli tiks samazināts. Ja jūs pieteiksieties uz 4 gadiem, tad arī maksimālā summa ir proporcionāli jādala, un tad arī šī maksimālā summa būs mazāka, ja jūs izvēlēsieties pieteikties uz īsāku laika periodu. Un pārējie 2 projektu konkursi ir Proof of Concept. Šis gan ir aktuāls tikai un vienīgi tiem, kuri ir dabūjuši kādu no iepriekšējiem 4 grantiem, kādu no individuāliem vai Synergy. Un 5. par kur arī šodien īsumā pastāstīšu, ir Synergy grantu konkurss. Šis ir nevis individuāls, bet jau tādai nelielai pētnieku grupai, 2 līdz 5 pētnieki, un maksimāla summa arī ir līdz 10 miljoniem eiro, un maksimālais projekta ilgums ir iespējams līdz 6 gadiem. Tad īsumā vēl pirms karos klāt tieši pašam starting grant konkursam ir tādas vispārējās atbilstības prasības, kuras attiecās uz visiem šiem te individuāliem grantiem, tostarp arī par starting grantu. Šī Eiropas pētniecības padome nosaka to, cik ir šis te minimālais laiks, ko šim te pētniekam būtu jāvelta tieši šim te Eiropas pētniecības padomes projektam. Tātad, ja jūs piesakaties konkursā, starting grantā jums ir tikai jāapņemās un jābūt spējīgam pierādīt, ka jums ir vismaz pusslodze pieejama, lai jūs veiktu šo te pētījumu. Protams, var arī šim te pētījumam veltīt daudz ilgāku laiku, bet šeit noteikti šis te minimums. Un otrs rādītājs ir minimālais laiks Eiropas Savienībā vai asociētajā valstī. Šis vairāk attiecās uz trešās valsts pilsoņiem, jo pieteikties var jebkurš pētnieks no jebkuras valsts. Tātad. Un šeit ir pārskatām vienkārši visas laika līnijas šiem te 4 grantiem, kuri jau ir atvērti vai tiks atvērti drīzumā. Ar dzeltenu esmu iezīmējis tos, par kuriem šodien tātad ir informācijas diena. Starting grant konkurss tātad jau ir atvērts, iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris, un Synergy grantam iesniegšanas termiņš būs 8. novembris. Un te arī ir redzams šis te finansējuma apjoms šim te konkursam, un iekavās arī aptuveni, cik daudz projekti varētu tikt atbalstīti šī te konkursa ietvaros. Un tālāk arī
laika līnija, kad tiks informēti pieteicēji par vērtējumiem un kad varētu tikt veikta līguma slēgšana. Šis slaids arī manā ikdienā ir ieviesies tieši pateicoties pieteicējiem, tiem, kur nāk uz manu informācijas dienu, jo es laika gaitā esmu sapratusi, ka ir pāris lietas, kas rada ļoti lielu neizpratni, un ir tādi mīti un pārpratumi, kas noteikti ir jāizskaidro. Un tātad pirmais pārpratums, jo visur, gan šajā vērtēšanā, gan klausoties informācijas dienas, jūs visur dzirdēsiet šo te galvenais pētnieks, individuāls grants, un tādēļ arī rodas šis te priekšstats, ka šis te projekts ir jāīsteno tikai vienam cilvēkam. Bet tā nav, tātad pētniekam var būt komanda, un man būs arī atsevišķs slaids par komandu, bet būtībā, kā es jau minēju, uzsvars visu laiku tiek likts uz šo te individuālo pētnieku, jo viņš ir tas, kura CV un šo te laika gājumu, track rekordu vērtēs vērtētāji, bet komanda būs tā, kura palīdzēs tātad īstenot, jo tātad gan apjomā ziņā līdz 5 vai 6 gadiem Synergy granta gadījumā. Tātad šis ir ļoti liels darba apjoms, un komanda ir tā kā atbalstāma un tāda drīkst būt, bet vienkārši komandu atsevišķi jums nevērtēs šajā vērtēšanas kārtā. Un būtībā tad viss vērtējums ir atkarīgs no šī te galvenā pētnieka profila. Vēl viena neizpratne ir par to, ka šis ir tāds projekts, tātad, ja var būt komanda, tad var būt daudzas iesaistītās puses. Praktiski nē, Eiropas pētniecības padomes konkursi nav konsorcija projekti. Tas ir pamatā domāts vienai institūcijai, kura tad slēdz atsevišķu līgumu, ja jums ir komandas biedri no citām universitātēm. Jo galvenais šeit tas uzsvars ir uz to, ar ko Eiropas komisija slēdz līgumu. Un tātad šajā gadījumā Eiropas pētniecības padomes konkursos līgumu slēdz Eiropas komisija ar uzņemošo organizāciju, tātad kurā šis te galvenais pētnieks piesaka savu projektu. Vēl viena neizpratne par to, ka šī ir iespēja vienkārši 5 gadus turpināt to, ko jūs jau iepriekš esat darījuši. Šeit ir jāsaka tā, ne 100% nē, bet arī noteikti ne jā. Tas ir tādēļ, ka šeit Eiropas pētniecības padomes konkursos ir pilnīgi cita forma, pilnīgi kaut kas cits, ko viņi sagaida. Jūs varat, protams, un tas ir vēlams, ka jūs turpināt pētniecību tajā jomā, kurā jūs zinat, bet šī ievirze ir jāskatās, lai tā atbilstu Eiropas pētniecības padomes šo konkursu prasībām un tam, ko vispār šis te konkurss sagaida un ko viņi atbalsta. Tādēļ šeit vienmēr jābūt uzmanīgi, lai jūs tiešām saprastu, kas ir tas jaunais un Eiropas pētniecības padomei atbilstošais, ko tad jūs ierosināt. Visiem komandas biedriem jābūt no vienas pētniecības iestādes. Šis arī viens no pārpratumiem. Ir pateikts gan darba programmā, gan kas ir vadlīnijas pieteicējiem, ka komandas biedrus galvenais pētnieks izvēlās, kā vien vēlās. Tiem nav jābūt obligāti no tās institūcijas, no kuras jūs piesakat. Tas var būt jebkurš profesionāls, kurš ir atbilstošs šeit jūsu projekta idejai un kādas tad prasmes jūs komandas biedriem ir vajadzīgas. Vēl viena neizpratne ir par to, ka dokuments ir obligāti viss jāpārtulko. Latviešu valoda ir viena no oficiālajām Eiropas Savienības valodām, tādēļ nav nepieciešamība doties pie tulkiem un notariāli to visu apstiprināt. Tas ir arī viena lieta, ko man diezgan bieži nācies atbildēt. Tad neizpratne mēdz būt par šiem 50% Eiropas Savienības valstī. Tātad rodas jautājums, ko tad tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka man ir vēl kaut kur jābrauc stažēties? Tātad nē. Es jau nedaudz pieminēju, šī prasība primāri ir iestrādāta tiem trešo valstu pētniekiem, kuri tātad vēlas pieteikties šajā konkursā, un ja Eiropas komisija dod finansējumu, tātad šiem te pētniekiem jānodrošina, ka pētījums tiek veikts Eiropā. Vēl 2 lietas, tātad, ka nav impact, jeb ietekmes daļa, jo arī vērtēšanā šeit nav tradicionālais standarta Horizon Europe šis te kritēriju saraksts, tātad Excellence Impact Implementation, tā šeit nenotiek, bet tas nenozīmē, ka šī te ietekmes daļa vispār nav svarīga. Tieši pretēji, iepriekšējā Eiropas pētniecības padomē bija šis te princips high risk, high gain, tagad viņi ir nomainījuši uz vārdu ambitious,
Bet tas nebūtu nenozīmē, ka šai ietekmē nav jābūt. Tieši pretēji šiem projektiem jums ir jāspēj šajā pieteikumā parādīt, ka jūsu projektam ir kaut kāda ietekme gan jūsu zinātnes nozarē, jāattiecināt tad arī sabiedrībā vai ekonomiski vai jebkāda citādāk. Tātad šo pusi noteikti nevajag aizmirst. Un pat sāpīgākā kļūda, ko es esmu redzējis, tā, ka cilvēki pārprot, cik kārtās notiek iesniegšana. Ja jūs piesakaties šim te konkursam, viss ir jāiesniedz vienā kārtā. Tātad starting grantam iesniegšanas termiņš 24. oktobris, jūs pilnīgi visus dokumentus, visas tās daļas iesniedzat līdz šim te 24. oktobrim pieteikšanās portālā. Bet pēc tam jūsu pieteikums tiks vērtēts jau 2 kārtās. Šī ir tā atšķirība, iespējams, tur bija šī neizpratne par to, cik kārtās vērtē, bet iesniegšana, tas, kad jūs piesakat savu projektu, notiek vienu reizi visi dokumenti. Un tad dodamies pie starting grantu konkursa, kurš ir atvērts 11. jūlijā. Šeit vēlreiz atsevišķi tikai par šo konkursu, konkursa laika līniju, lai jūs varētu tātad rēķināties, kad te varētu būt rezultāti. Īsumā, zinu, šeit ir ļoti daudz informācija, bet te liela daļa ir vienkārši statistika, kura jums ir vienkārši gribēju parādīt acu priekšā, kā tad izskatās, cik liels ir šis konkurss un kāda ir konkurence. Bet galvenais, kas jums no šī slaida ir jāpaņem, ir tātad šis te laiks, kā rēķina atbilstību, ja ir šie te, sākot no 2 gadiem līdz 7 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas, un šiem te konkursiem skaita uz tātad konkursa identifikatorā ieliktā gada 1. janvāra. Un šajā gadījumā tas ir uz 2024. gada 1. janvāra. Tātad, cik gadi uz šo te datumu jums ir pēc doktora grāda iegūšanas. Tā, tad šeit būs arī dažādi statistikas dati, cik apmēram ir šis te success rate, cik ir finansēti, cik apmēram iesniegti. Kā jūs redzat, iesniegto pieteikumu skaits mēdz atšķirties. Tas iespējams ir arī no tā, ka 2021. gadā sākās jaunā ietvara programma, un tad tie, kuri bija pieteikšies iepriekšējā, tātad viņi atkārtoti vēlreiz iesniedza. Un vēl, jā, jaunums ir tāds, ka iepriekš šajos konkursos bija noteikts, cik ir jābūt minimums publikācijām vai kaut kāda tāda rādītāja bija iepriekš noteikti. Tagad tas viss ir noņemts un nav vairs Eiropas pētniecības padome nenosaka vairs šī te galvenā pētnieka profilu. Un runājot par šo atbilstības logu, 2 līdz 7 gadi pēc doktora grāda iegūšanas, ir arī dažādas iespējas, kā pagarināt šo te logu. Tātad, protams, ir kaut kādi attaisnojoši iemesli, kādēļ jūs neesat bijis pētniecībā. Un šajā gadījumā Eiropas pētniecības padomē ir vairāk šādi te aspekti, kas tiek ņemta vērā. Pirmkārt, protams, tas ir bērnu kopšanas atvaļinājums, un par to var saņemt pagarinājumu. Tātad šī te atbilstības loga pagarinājumu. Mātēm tas ir minimums, tas ir noteikti tāds 18 mēneši par katru bērnu. Ir gadījumi, protams, ka ir šis te bērnu kopšanas atvaļinājums paņemts ilgāks, tad to noteikti var arī attiecināt, bet tad attiecīgi būs nepieciešams tātad rakstisks pierādījums vai no darba devēja vai jebkāds cits apliecinājums, ka tiešām tik ilgs pārtraukums jums ir bijis. Un tēviem tātad šo te pagarinājumu piešķir pēc faktiskā izņemtā atvaļinājuma. Un tātad vēl pagarinājumu var iegūt par šādām bijušiem pārtraukumiem, bet šis ir tikai jau skatoties uz periodu pēc tam, kad jūs iegūtu doktora grādu. Tātad te ir paša vai ģimenes locekļa ilgstoša slimība, tas ir apstākļi, kas ir ilgāk par 90 dienām. Aktīvais dienests, tātad militārais dienests, un tiem, kas ir medicīnā, tiem arī kliniskā prakse, tātad arī par šo var prasīt pagarinājumu. Un, protams, visiem šiem apstākļiem jums jāspēj dot kaut kādu dokumentu, apliecinošu dokumentu, ka tiešām pierādot, ka šāds pārtraukums ir bijis. Un es jau minēju, ka Eiropas pētniecības padomes konkursos šī te vērtēšana vispār tas, kā skatās uz šo pieteikumu, pilnīgi citādāks nekā pavisam visos pārējos Apvārsnes Eiropa konkursos. Un šeit galvenais vērtēšanas kritērijs vienā vārdā ir izcilība.
Bet es tagad paskaidrošu, ko tad Eiropas pētniecības padome ar to saprot un kā tas mainās ar šī gada konkursu. Tātad šajā izcilības sadaļā vērtē divas galvenās komponentes. Pirmais ir šī pati projekta ideja un tās idejas izcilība. Tātad kas ir tas, ko jūs piedāvājat? Kāda tam ir potenciālā ietekme šai jūsu idejai? Un arī vērtē šo zinātnisko pieeju, kā tad jūs piedāvājat risināt un īstenot šo projektu. Un otra puse ir šis galvenais pētnieks. Tātad radošums, kā jūs esat savā iepriekšējā profesionālajā ceļā, tātad kādi bijuši tie jūsu sasniegumi, ko jūs vispār esat, varat piedāvāt Eiropas pētniecības padomē. Un iepriekš tātad bija dažādi galveno pētnieku profili, un Eiropas pētniecības padome teica, ka viņi plus mīnus vērtē abas šīs komponentes vienlaicīgi. Bet tā kā ir redzams, ka ir atšķirības starp valstīm un arī pētniekiem ir dažādi dzīves ceļi un dažāda pieredze, tad ar šī gada konkursu šis uzsvars uz to, uz ko vairāk skatās, tiek pārauts uz šo pašu ideju. Tātad, kas ir tas, ko jūs piedāvājat? Un šis galvenais pētnieks, protams, arī nevajag par to aizmirst, arī jūsu CV un track recordu vērtēs un skatīsies, bet tātad primāri šo uzsvaru vairāk liks uz to, kas tad ir tā ideja, ko jūs ierosināt, un cik tā ir inovatīva, laba, interesanta arī citiem pārējiem, un kāda tad varētu būt tā idejas ietekme tālāk. Un vēl nedaudz par izcilību pāris lietas, ko rosināt, saprast, kā tad skatās uz šo vērtēšanu. Ir tā, ka vienu gadu finansē vienus, citu gadu varbūt finansē citus ar labāku vai sliktāku šo nosauksim to par profilu. Bet tas viss ir tikai tādēļ, ka šos pētniekus salīdzina ar konkrētā gada, konkrētā paneļa pieteicējiem. Tātad, ja jūs konkurētu šogad un nākamgad ar pieteiktos šim konkursam šogad un nākamgad, tad noteikti jūs būtu divās dažādās grupās, jo pieteiktos pavisam citi cilvēki ar citu pieredzi, citām idejām. Un tādēļ vienmēr ir svarīgi tātad šajā konkrētajā gadā, kad jūs pieskaties, kādi tad vēl cilvēki piesakās un kādas tās viņa idejas, jo vienmēr skatīsies šis vērtētāju panelis, kurš tad ir labāks no šiem visiem un kura ideja ir interesantāka. Un te ir tikai tādas pāris lietas, kas ir nosauktas pie tās izcilības, ko Eiropas pētniecības padome saka, ko viņi meklē. Tātad šis kopējais, protams, tas ir augsts konkurences konkurss, un ir svarīgi tātad, lai gan pētniekiem ir labs profils, gan tā ideja ir interesanta. Kā jau minēju, salīdzinoši labāks par citiem pieteicējiem. Jūs varat parādīt savu šo kapacitāti ar iepriekš izdarīto. Commitment, tas ir tā, ka jūs varat veltīt šo minimālo laiku projektam, kur jūs vēlaties īstenot, un jūs apsolat, ka jums ir pietiekama laika arī to projektu īstenot. Pēdējā laikā arī sāk skatīties uz starpdisciplinaritāti un to, tātad, kā šie jautājumi parādās starp disciplīnām. Tas arī ir tas, kas arī Apvārsnes Eiropa programmā parādās diezgan bieži. Un, jā, tātad ambiciozi mērķi, bet arī īstenojams projekts. Jā, šo vienkārši parādīšu, jo, manuprāt, angliskā versija ir ļoti svarīga, jo šeit jūs varat redzēt tos konceptus un atslēgas vārdus, ko pat Eiropas pētniecības padome piedāvā. Nevienmēr šos visus konceptus var tā precīzi nodot latviski, tādēļ arī es vēlēs jums parādīt šo anglisko versiju, lai jūs apmēram saprastu to, kā Eiropas pētniecības padome šo ieliek un nodefinē pati. Šis arī ir atrodams darba programmā, tā jau ir publicēta pašlaik, bet šis vienkārši ir tā, lai jūs saprastu to virzienu, uz ko tad Eiropas pētniecības padome vēlās rosināt pieteicējus. Un šeit nedaudz par to, lai jūs saprastu, kāds ir tas vidējais pieteicējs, cik gadi pēc doktora grāda iegūšanas parasti ir starting grant pieteicējiem. Šeit pēc tās tabuliņa, pēc tā diagrammas jūs varat redzēt, ka visbiežāk piesakās pētnieki, kur ir praktiski jau pieteikšanās loga beigās, tātad 6 gadi, bet tātad ir arī redzams, ka ir pāri 7 gadiem, tātad visiem tiem, kuriem ir 8, 9, 10 un vairāk, tiem visiem acīm redzami ir bijuši kādi šie pagarinājumi. Un tad nākamajā slaidā šo aicinu jūs nofiksēt. Nākamajā slaidā, tātad šeit ir iesniegtie projekti, bet šeit ir, cik ir finansēti. Un tātad vēlreiz spiešu atpakaļ. Un te var redzēt, ka nav nozīmes
īsti tā kā neparādās korelācija, ka kādā šajā te sadaļā vairāk finansēt, jo būtībā šis te diezgan līdzīgi sakrīt to ar to pieteikumu skaitu. Būtībā, jo vairāk piesakās, jo vairāk arī tiek finansēti. Un te ir vienkārši sadalījums, sievietes, vīrieši, un kurā tad sadaļā, cik gadi pēc doktora grāda iegūšanas vairāk tiek finansēti. Un tā kā pieteicēji visvairāk ir 6 gadi pēc doktora grāda iegūšanas, tad attiecīgi arī tie visbiežāk tiek finansēti. Un šis ir 21. gada konkursa finansēto projektu. Tātad tad vēl par uzņemošo organizāciju, kā es jau minēju, līgumu ar Eiropas komisiju par finansējumu slēdz jūsu uzņemošo organizāciju, juridiski iestāde. Un par šo te uzņemošo organizāciju var kļūt jebkura juridiska organizācija, kas ir Eiropas Savienības dalība valstī vai Apvārsnes Eiropa asociētajā valstī. Un te galvenais, ko es noteikti vēlētos pateikt, ir tas, ka uzņemošā organizācija var būt ne tikai universitāte pētniecības centrs, bet te var būt jebkura juridiska organizācija, arī uzņēmumi, nevalstiskas organizācijas, tātad jebkura juridiska forma. Bet šeit galvenais lai šī organizācija ir kaut kāda pieredze un izpratne par finansējuma menedžēšanu, jo tātad šis ir liels apjoms šiem te konkursiem. Nedaudz par komandu. Šo jau man šķiet izstāstīju, bet neviens no malas jums nenosaka, cik lielai jābūt jūsu komandai un kādiem cilvēkiem būtu jābūt šajā te komandā. Tātad galvenais pētnieks ir šeit PI, Principal Investigator, pats nosaka, tātad jūs ziniet, ko jūs vēlaties pētīt un cik un kādus cilvēkus jums noteikti vajadzētu. Kas šeit nav pieminēts, bet es noteikti vēlos jums pastāstīt, tātad visbiežāk uz komandas biedriem skatās no tāda skata punkta, ka kas trūkst šim te galvenajam pētniekam. Pieņemsim, ja jūs vēlaties pētīt kaut kādu jautājumu un tur arī analizēt, pieņemsim, kaut kādu statistiku, bet jūs pats neesat statistiķis, tad, pieņemsim, jūs varat komandā piesaistīt vienu no komandas biedriem, tātad cilvēku, kurš ir profesionāls statistikā. Vai, pieņemsim, ja ir nepieciešama kaut kāda darba laboratorijā, bet tie ir tādi salīdzinoši vienkārši, tad var piesaistīt kādu vai doktorantūras studentu vai kādu līdzīgu, kurš tad var veikt šādus te, sauksim tos nedaudz mazāk nozīmīgākus darbus, jo paša galvenā pētnieka tā galvenā loma ir vadīt šo te komandu visu to projektu uz priekšu. Un vēl viena lieta, ko es vēl šeit iezīmēt, ir īpaši starting grantā, ja jūs izvēlaties savā komandā piesaistīt pieredzējušākus pētniekus, tad šeit galvenais ir jums jāpierāda, ka šis te pētnieks, kurš ir vai pieredzējušāks, ka viņš tātad nebūs līderis un ka viņš nevadīs jūs. Galvenā ideja ir, ka jums ir jāpierāda, ka jūs esat šis te galvenais pētnieks un ka tā būs jūsu komanda un jūs būsiet šis te komandas līderis. Tas vienkārši tad pieteikumā būtu skaidri jānodefinē, kādas tad ir funkcijas un loma šim te pētniekam, kurš ir pieredzējušāks par jums, ja gadījumā jūs tādu izvēlēsieties savā komandā iekļaut. Tad vēl ir tāda lieta kā horizontālai aspekti. Man nebūs nekas vairāk atsevišķi par šo, tādēļ, ka Eiropas pētniecības padomes mājaslapā ir ļoti labi materiāli par šīm te sadaļām. Horizon Europe, ja Apvārsnes Eiropa programmā ir dažādi šī te caurvījošie aspekti, kur ir jebkurā konkursā, no tā nevar izbēgt, tā piemēram atvērtā zinātne, jeb atvērta publicēšanās un atvērti dati, dažādas tādas lietas, tad šeit Eiropas pētniecības padomes mājaslapā, ja jums interesē šis te konkurss, noteikti ieteiktu izskatīt šo te mājaslapu. Šajā sadaļā ļoti skaidri, detalizēti gan pamācība, gan skaidrojumi, gan arī dažādi dokumenti un pat dažādas veidotu formas, ko tātad šajos jautājumos, kur jums var palīdzēt vairāk saprast, kā jums skatīties un aizpildīt to savā pieteikumā. Nedaudz par izmaksām, tātad es jau rādīju šos te finansējuma apjomu, starting grantā tas ir līdz 1,5 miljoniem, bet Eiropas pētniecības padome jums kā galvenajam pētniekam un projektu pieteicējiem dod pilnīgu brīvību izvēlēties, kurā kategorijā kādu finanšu apjomu jums vajadzēs, lai īstenot šo te projektu.
Vienīgais, ko Eiropas pētniecības padome no komisijas puses dod, ir šī te budžeta tabula, kur jūs varat redzēt pa kategorijām. Tātad salikt, piemēram, algas, ja kādā kategorijā jums nav vispār nekādu izmaksu, tad jūs vienkārši atstājat nulli. Šis ir Funding and Tenders jau pieteikšanās portālā aizpildāms, tikko jūs vienā vietā aizpildat, tad jums automātiski šī te kopsuma jau tiek rēķināta. Un tātad šeit ir salikt šīs te A, B, C, D un E kategorijas. Un tad, tātad par šo laikam vairāk man daudz nebūs. Varbūt, ja būs kādi jautājumi, un ja es varēšu atbildēt, tad to mēs noteikti paskatīsimies jautājumu sadaļā. Par portālu vispār tur arī būtu atsevišķa saruna, bet par to šodien detalizēti nē. Tātad par pieteikumu formu. Es jau vairāk kārt minēju, ka Eiropas pētniecības padomes konkursi ir citādāki. Bet tā pieteikšanās formas struktūra ir ļoti līdzīga. Arī ir pieteikšanās portālā, online tiešsaistē tātad aizpildāmās administratīvās formas, kur ir jautājumi par jums kā pieteicēju, par jūsu uzņemošo organizāciju un tātad viņas resursiem. Šī te budžeta tabula ir aizpildām portālā, kur viss automātiski aprēķinās. Arī par ētikas jautājumiem tur ir dažādi tabulas un šie te palīgi dokumenti, kā aizpildīt ētikas tabulu. Un šajā administratīvajā portālā daļā jums ir arī iespējams pielikt dažādus aneksi pielikumus. Tātad, ja jums ir bijuši kādi pagarinājumi vai šie te pārtraukumi, tad jums tātad jāiesniedz šie te attaisnojošie dokumenti, un tos visus var augšuplādēt pielikumos. A sadaļā Funding and Tenders pieteikuma portālā. Un tad ir šīs sadaļas B1 un B2, par kurām ir ļoti būtiski saprast to atšķirību un vispār nozīmi. Ir arī ar šī gada konkursu nelielas izmaiņas. Bet galvenais, kas jums jāzina, ir, ka B1 daļā ir daudz mazāks apjoms, tātad tur ir 5 lapas izvērstais idejas kopsavilkums un CV un jūsu track record, jeb jūsu pieredze. Un B2 ir šī paplašinātā daļa, kur jūs jau detalizētāk aprakstat visu savu projektu ideju un metodoloģiju. Un tagad pēc kārtas par katru no šīm sadaļām. Tātad B1 sadaļa ir ļoti, ļoti būtiska. Tieši tādēļ, ka pirmajā vērtēšanas kārtā, kad jūs iesniedzat savu pieteikumu, vērtētāji lasa tikai īso versiju. Būtībā uz šo te 5 lapu idejas kopsavilkumu balstās tas, vai jūs tiksiet 2. kārtā. Tādēļ ir ļoti svarīgi ļoti labi nodefinēt visu to, ko jūs šajā sadaļā vēlēsieties ielikt, un arī pārliecināties, vai šī sadaļa ir ļoti kvalitatīvi uzrakstīta. Un, protams, pie B1 daļas ietilpst arī CV un track records. Un te tālāk ir, es esmu izrakstījis no šeit video, ir Eiropas pētniecības padomes YouTube kontā 11 jautājumi par B1 sadaļu, un būtībā šeit ir soli pa soliņu jautājumi, kādus jums pašam sev uzdot, un uz ko būtībā būtu jāatbild aizpildot šo te B1 sadaļu, kas ir tikai 5 lapas. Tātad šeit ir pirmie 6 jautājumi, un tālāk ir 11. Šos, protams, nelasīšu, tie būs jums pēc tam atsevišķi iepazīties, bet būtībā šos 11 jautājumus ir sagatavojis pati Eiropas pētniecības padome, tātad viņu zinātniskā padome sniedz jums priekšā jau šos te jautājumus, tātad, ko viņi meklē un ko viņi sagaida B1 sadaļā. Un vēlreiz atgādinu, B1 sadaļa ir ļoti svarīga, jo ja šajā pirmajā kārtā šī te īsā 5 lapu idejas kopsavilkums netiek vērtēts pietiekami augsti, jūs saņemat norādījumu, un šī te garā versija 14 lapas vispār netiek nekad izlasītas. Un otra puse šeit B1, jeb īsajai, ko vērtē pirmajā kārtā, ir šis te jūsu CV un track record. Un šis ir jaunums, jo šogad ir izmainīts formāts, abas šīs te sadaļas CV un šī te track record veidlapa ir ieliktas vienā. Un te ir uzdots arī maksimums tātad 4 lapas, kurā jūs varat ielikt savu CV. Un tur ir arī tātad pa punktiem sadalīts, kādas sadaļas, ko jūs tur varat iekļaut.
Un noteikti neizmantojot nekādas citas savas veidlapas, šeit ir jāizmanto tas paraugs, ko Eiropas pētniecības padome dod. Un te vienkārši esmu ielikusi screenshot no tā, kā izskatās šī te veidlapa. Viss, kas ir pelēku, ir dzēšams ārā un aizpildāms ar jūsu informāciju. Un te arī jūs redzat, ka jums pat ir tik daudz nodefinēts, ka jums pat ir pateikts priekšā, kādā formātā rakstīt. Nu, piemēram, nekur redzams, ka gadu no gada nedaudz detalizētāk. Jā, un vēl jaunums pie CV šajā gadā ir tāds, ka jums ir iespējams arī šī te narratīvā forma, jo iepriekš bija vienkārši CV, kur bija tikai būtībā faktu vai notikumu uzskaitījums, tad tagad jūs varat arī rakstiski izskaidrot, pieņemsim, ja jūs esat kādā publikācijā, ja jūs neesat pieņemsim kādā publikācijā kā pirmais autors, bet jūs tur esat veicis kādu nozīmīgu daļu, jums šeit ir iespēja tieši parādīt to jūsu ieguldījumu, pieņemsim, šajā publikācijā vai kādā projektā, ja jūs neesat bijis projekta vadītājs, bet, pieņemsim, komandas dalībnieks, tad arī uzsvērt šajā rakstiskajā sadaļā, kāda tieši bija tā jūsu loma, ko jūs veicāt tieši šajā projektā, vienkārši parādīt tās savas prasmes un to savu ieguldījumu tātad visās tajās aktivitātēs, ko jūs esat veicis. Un tātad otra šī daļa ir B2. Kā es jau minēju, šo sadaļu lasa tikai tad, ja jums ir bijusi laba pirmā daļa un jūs tiekat virzīts uz otro kārtu. Tādēļ ļoti svarīgi noslīpēt un izcili nostrādāt šo te B1 daļu, lai jūsu šī te arī garā pieteikuma veidlapa tiktu izlasīta, šis te projekta pieteikums. Un interesantākais ir tas, diemžēl jāsaka, ka šai veidlapai nav vispār nekāda pamācības. Te ir tikai 2 sadaļas, state of the art un mērķi. Tātad visu šī te, jūs varat aprakstīt to zinātni, ko tad jūs vēlaties šajā projektā īstenot, metodoloģiju, jūsu plānu, riskus un visu būtībā, kas saistās ar jūsu projektu. Šeit var arī aprakstīt, piemēram, komandas biedru lomas un tādas lietas, bet Eiropas pētniecības padome pati jums no malas nedod nekādu detalizētu dalījumu, tieši tādēļ, lai jūs paši varētu strukturēt šo te savu projektu ideju, kā jūs to redzat. Un arī Eiropas pētniecības padome piedāvā tātad video, kur viņi pastāst par to, ko tad viņi sagaida B2 daļā. Un to tad arī, ja ir interesi, aicinu šeit iepazīties. Pieteikumu vērtēšana. Arī šis ir svarīgs aspekts, lai saprastu, kā tad jūs vērtē, un vēl jau vairāk, ka šogad arī mainās nedaudz šie te vērtējumi. Nemainīga lieta ir tā, ka ir 3 vērtējumi, A, B, C, kur A ir pats augstākais, B ir vidējs un C ir viszemākais. Un no šī gada arī tiek dalīts šis te augstākais vērtējums A, tātad A invited, tie, kur dabūs visaugstāko vērtējumu, pirmajā kārtā un tiks aicināti uz interviju. Un būs arī A not invited, tātad tādi, kuri ir sasnieguši augstāko vērtējumu, bet viņi netiks aicināti uz interviju. Šeit gan es varu nomierināt, un par šo tātad iemesliem, kādēļ tiek mainīts vērtējums, arī iztaujāsim Eiropas pētniecības padomes pārstāvis 30. augustā, tad, kad viņi nāks pie mums un stāstīs par šiem te jaunumiem un iemesliem, kādēļ šis viss tiek mainīts. Bet pēc man pieejamās informācijas šis neskars ļoti daudzus. Tā, šeit mēs varam iet tālāk. Šis neskars ļoti daudzus tikai tādēļ, ka šis te not invited attieksies uz mazu daļu šo te pieteicēju. Un tas iemesls, kādēļ Eiropas pētniecības padome ir izvēlējusies dalīt augstāko vērtējumu 2 daļās, ir tieši tādēļ, ka ir daži šie te tematiskie paneļi, kur piesakās ļoti daudz pētnieku. Un no šī gada viņi uzliek ierobežojumu, ka maksimums 44 pieteikumi panelī var tikt sūtīt uz interviju, vienkārši lai nodrošinātu vērtēšanas kvalitāti. Jo vairāk pieteicēji piesakās, bet vērtētāju skaits jau nepieaug. Tādēļ tiek uzlikts šis te maksimums, izcilākie 44 tiks aicināti uz šo te interviju 2. kārtā. Toties tie, kur saņems A not invited, viņiem nebūs vispār nekāda ierobežojuma, viņi brīvi varēs pieteikties arī nākamajā gadā šajā konkursā. Jā, šo es jau nedaudz pastāstīju tajā sadaļā, kur bija par to izcilību, par to, kas ir izcilība un kas tiek
vērtēts. Tātad es jau minēju, ka šeit ir tās divas sadaļas, kur vērtē šī jūsu projekta ideju un jūs kā galveno pētnieku. Un Eiropas pētniecības padome tātad uzsver, ka primāri viņi vēlēsies tagad vērtēšanā fokusēties tieši uz to pašu ideju, nevis tik ļoti daudz uz to, kāds ir pētnieku profils, jo arī dažādās Eiropas valstīs pētniekiem mēdz būt dažādi šie dzīves pieredzes un dažādi sasniegumi, bet, lai tā kā nevērtētu pēc kaut kādiem kvantitatīviem rādītājiem, tātad Eiropas pētniecības padome primāri skatīsies uz to, tātad kāda ir tā jūsu ideja. Nu, protams, arī profilam arī ir jābūt pietiekami labam, lai jūs vienkārši varētu pierādīt vērtētājiem, ka jūs esat spējīgi šādu projektu īstenot. Jā, un šeit bija tas, ko es vēlējos minēt par to vērtējumu A-invited un A-not invited. Tātad maksimums 44 pieteikumi uz paneli. Vienkārši lai nodrošinātu vērtējumu kvalitāti un nebūtu tā, ka kādam ir sliktāks vai paviršāks vērtējums, tādēļ tiek nolikts maksimums, ka 44 pieteikumus paneli, bet tā kā mums vienā pasākumā minēja Eiropas pētniecības padome, tad tas skars tiešām salīdzinoši mazu daļu un uztraukumu īstenībā nesot pamatu. Un vēl ir jaunums par atkārtotas iesniegšanas ierobežojumu, bet šis vairāk tas jaunums attiecās uz tiem, kuri saņem finansējumu, ka viņi, ja viņi saņem tātad ziņu no Eiropas pētniecības padomes, ka viņi tiks finansēti, viņi nedrīkst pieteikties nākamajā gadā, vienkārši, lai nejauktu to līguma slēgšanas procesu un divus projektus paralēli vispār nemaz nedrīkstētu uzsākt. Īsumā par to, kā tiek vērtēti pieteikumi, šeit varbūt ir tiem, kuriem ir labāka vizuālā uztvere. Tātad šeit var redzēt vēlreiz to vērtēšanu. Tātad jūs iesniedzat savu pieteikumu vienā kārtā pilnīgi visus dokumentus, B1 daļu, B2 daļu, portālā aizpildat administratīvo pusi un iesniedzat visu vienā reizē. Un tad ir vērtēšana. Tātad divas kārtas, arī konkursa laika līnijā jūs redzējāt, ka ir divi šie rezultātu paziņošanas datumi. Tātad pirmais ir pēc pirmās kārtas, otrais ir pēc otrās kārtas. Un ko tad tas nozīmē? Tātad pirmajā kārtā lasa tikai šo te īso projektu kopsavilkumu, kas ir 5 lapas, kā arī skatās jūsu CV un track record, kas ir 4 lapas. Balstoties uz šiem visiem dokumentiem, vērtētāji tātad raksta savu vērtējumu, rakstiskā formā, katrs aizpild savu individuālo vērtējumu, tad kopā sanāk panelis un uzraksta konsolidēto versiju, tātad par konsolidēto vērtējumu par jūsu šo pieteikumu, un tad tiek sniegts vērtējums. Tātad A-invited, tas būs augstākais vērtējums, kas tiks sūtīts uz šo te otro kārtu uz interviju. Un tad visi pārējie, kas ir A-not invited, B un C, saņem atgrieznisko saiti, ka, diemžēl, jūs neesat tikuši šajā augstākajā groziņā, un jūs tātad netiekat virzīt uz otro kārtu. Tātad jūsu B2 daļa vispār netiek vērtēta. Bet tātad skatāmies uz tiem, kuri tiek, tātad jums ir tiešām ļoti labs un noslīpēta šī te B1 daļa, ideja ļoti laba, un jūs teikt novērtēts ar A-invited, un jūs teikat uz otro kārtu. Otrajā kārtā tad lasa pilnīgi visu, ko jūs esat iesniedzis. Īso versiju, garo versiju, skatās vēlreiz jūsu CV. Un atkal notiek tieši tāds pats process. Vispirms katrs vērtētājs sagatavo savu individuālo vērtējumu, tad panelis sniedz savu vērtējumu, un arī jūs tiekat aicināti uz interviju, kas notiek virtuāli Cisco Webex platformā. Un jau pēc šī visa procesa beigās tad ir dalījums vai nu augstākais A vērtējums, vai nu B vērtējums. Īsumā par interviju. Par intervijām ir arī dažādi, nav viena kopēja formula, jo katrā panelī mēdz nedaudz atšķirties gan šo te cilvēku skaits, kas ir panelī, gan arī ilgums, bet vidēji tas ir 25 minūtes, 30 minūtes šī te intervija, un pamatā tā tiek balstīta uz jautājumu atbilžu sesiju. Katrā panelī ir citādāk noteikts, cik minūtes tātad galvenais pētnieks var prezentēt savu ideju. Sociālās zinātnēs, kā mēs šogad uzzinājām, ir tikai 3 minūšu prezentācija, un vispārējais laiks tātad tiek veltīts šie te jautājumu atbilžu sesijai, tātad pa jūsu B2 daļu un to, ko jūs esat iesniedzis. Ir citi paneļi, kuros atļauj arī parādīt slaidus, citos nē, bet tas tad jau konkrēti ir
katram panelim citādāk, un jūs kā pieteicējs saņemat savas vadlīnijas un instrukcijas jau atsevišķi savā e-pastā. Tātad šeit īsumā var redzēt, kas ir tas galvenais, tā galvena šim te vērtējumam, jau atgriezniskajai saitē, ko jūs saņemat no vērtētājiem. Tātad, jā, šeit ir par jūsu pētniecības projektu un par jums kā vērtētāju. Es gan šo tabuliņu vēl esmu ņēmusi no pagājušā gada, tad, kad tika vērtēts vienlaicīgi gan tā ideja, gan galvenais pētnieks. Pagaidām neesmu atradusi, ka šāds vērtējums būtu mainījies, bet idejiski tātad jums šajos te jautājumos liek vērtējumu no 1 līdz 5, un jūs redzat tikai šo te vārdisko, tātad good, very good, excellent, exceptional. Un, protams, jūs saņemat arī vērtējumu no katra vērtētāja rakstiski, no individuāla šī vērtētāja un arī gala paneli, gala rezultāti, tad cik procentuāli labi ir bijis, un tātad vai ir A vērtējums, B vai C. To visu jūs pēc tam saņemat savā e-pastā. Vēl nedaudz par sekmību un pieteikumu daudzumiem. Kā jau es arī vienā no šiem slaidiem rādīju, gadu no gada šie te skaitļi atšķirās. Vienu gadu pieteikumu ir vairāk, citu gadu ir mazāk, vienu gadu šīs te veiksmes success rate sekmība ir augstāka, citu gadu mazāka. Bet šeit praktisks vēlējums mums parādīt nedaudz jau tā detalizētāk, kā ir izskatījies 2021. Gada starting grantā, tas šajā tabuliņā. Jūs varat redzēt, ka vislielākais pieteikumu skaits ir šajā fizikas un inženierzinātņu domēnā. Un tad gadu no gada sociālās zinātnēs un dabas zinātnēs šis te skaits atšķirās. Vienu gadu sociālās zinātnēs ir vairāk nekā dabas zinātnēs šie te pieteikumi, citu gadu ir otrādi atkal. Bet nemainīgi paliek fakts, ka fizika un inženierzinātnes ir tas domēns, kurā visvairāk tiek iesniegti pieteikumi. Un skatoties par šiem vērtējumiem, tātad faktiski apmēram 30% saņem šo te A vērtējumu. Pieteikumu kvalitāte ir diezgan augsta un vidēji šo te B vērtējumu parasti saņem lielākā daļa, un C parasti vismazākā sadaļa. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir tātad, ja jūs jau esat pieteicies un saņems savu vērtējumu, tad paskatīties, kāds ir šis vērtējums un ko tas nozīmē. Šis ir ļoti būtiski tikai tādēļ, ka gadījumā, ja jums ir vērtējums B vai C, tad jums automātiski ieslēdzās ierobežojums iesniegt nākamajā vai nākamajos gados. Šī tabula bieži vien, es no mūsu pieteicējiem dzirdu, ka nav līdz galam saprotama, tādēļ cilvēku valodā izskaidrojot, tas nozīmē secīgi to, ja jūs saņemat vērtējumu B, jūs nedrīkstat iesniegt savu pieteikumu nākamajā gadā. Tātad jums ir jāizlaiž 1 gads, Eiropas pētniecības padomi jums dod pauzi, lai jūs kvalitatīvāk sagatavot savu pieteikumu. Bet gadījumā, ja jūs esat dabūjis vērtējumu C, tas ir pa pirmajā kārtā. Tad jums tiek dota 2 gadu pauze un 2 gadus jums ir aizliegums. Un bieži vien kļūda ir tā, ka pētnieki šo te neizlasa, ir dabūts vērtējums C un viņi jau nākamajā gadā iesniedz. Un šajā gadījumā vienkārši jūs zaudējat savu laiku un jūsu pieteikums tiek noraidīts kā neatbilstoši. Jo, acīm redzam, jums ir šis te ierobežojums, ka jūs nākamajā gadā nemaz nedrīkstat iesniegt. Tātad jums ir šis te ierobežojums. Jā, bet šie te ierobežojumi pamatā attiecās uz šo te pirmās kārtas vērtējumu. Pirmajā kārtā B vai C. Tā, par starting grantu tas īsumā bija arī viss. Un īsumā es iziešu cauri arī Synergy grant konkursam, par to būs daudz mazāk informācijas, jo vienkārši šajā konkursā ir arī nedaudz citādāk šī pieeja, un arī no šīm vadlīnijām pieteicējiem ir mazāk šāda detalizācija kā starting grant konkursā. Tātad sākumā, protams, šī te laika līnija konkursa, kad tiek atvērts, kad ir iesniegšanas termiņš un rezultātu paziņošana. Šeit jūs redzat, ka Synergy grantā ir 3 kārtās vērtēšana, un šeit vēlreiz atgādinu, iesniegšana ir vienā kārtā, bet pēc tam vērtēšana notiek vairākās. Šeit arī nekas nemainās. Ja jūs vēlaties pieteikties Synergy grant konkursam, tad visi dokumenti, visas pieteikuma daļas ir jāiesniedz vienā reizē, vienā
portālā, šajā Funding and Tenders portālā līdz šim te 8. novembrim. Kas piesakās? Tātad Synergy grant konkurss ir nedaudz savādāks. Tas nav individuālais grants. Tas ir pētnieku grupai no 2 līdz 4 galvenajiem pētniekiem. Tātad līdz 10 miljoniem eiro ir šis te atbalsts. Un galvenā lieta, kas šeit ir jāsaprot, ka šeit nav tā kā no Eiropas pētniecības puses noteikti nekāds konkrēts profils. Es gan no statistikas viedokļa jums parādīšu, kā realitātē, kādi pētnieki saņem šo te grantu. Bet faktiski netiek noteikts šis te profils no vērtētāju puses. Tā. Jā, šeit tad vairāk man nekas nebūs piebilstams. Pie uzņemošās organizācijas arī. Tātad arī šeit ir vajadzīga uzņemošā vai uzņemošās organizācijas. Šeit gan var būt vairākas šīs te iesaistītās organizācijas, kuras slēdz līgumu ar Eiropas komisiju, jo arī galvenie pētnieki, bieži vien jautājums ir, vai visiem šiem pētniekiem jābūt no vienas iestādes. Tad atbilde ir jā, varbūt, un var arī nebūt. Tātad šeit ir vairākas iespējas. Vienīgais, uz ko noteikti jāskatās, ka pētnieki, kas ir no trešajām valstīm, piemēram, Šveice pašlaik nav asociējusies Apvārsnes Eiropa programmai un tiek uzskatīti par trešo valsti, tad ar trešo valstu pētniekiem Synergy grant konkursā ir tā, ka maksimums ir pieļaujams viens galvenais pētnieks no trešās valsts. Te varbūt arī, piemēram, Amerika vai Japāna vai jebkura cita valsts, kura nav Eiropas Savienība vai valsts, kur parakstīs līgumu ar Apvārsnes Eiropu par asociēšanos. Un tātad šim te konkursam var būt vairākas šīs te uzņemošās organizācijas, varbūt arī viena, ja jūs vēlaties pieteikties no vienas organizācijas 2 līdz 4 pētnieki, pieteikt savu ideju. Te gan jāskatās, lai atbilst šim te Synergy grant tam profilam un tam, ko Eiropas pētniecības padome meklē. Un uzņemošajām organizācijām obligāti ir jāiesniedz arī Starting grant konkursā šī te letter of commitment, jeb tiešām tas, ka jūsu organizācija apliecina gadījumā, ja jūs saņemsiet šo grantu, tad viņa jums palīdzēs tātad menedžēt šo te projektu, uzņems jūs savā organizācijā, savā universitātē, slēgs līgumu ar Eiropas komisiju, saņems finansējumu un tā tad arī jums tad tālāk palīdzēs to finansējumu administrēt. Runājot par budžetu, jā, šeit es esmu ielikus to sadaļu, kur ir iespējams papildus finansējums. Šeit līdzīgi kā Starting grantā arī ir ļoti konkrētas lietas uzskaitītas, kādā gadījumā tikai varat pieteikties šim te papildus finansējumam. Nav tā, ka jūs vienkārši vēlaties 10 miljonu vietā pieteikties 14, tā īsti tas nestrādā. Šie te papildus additional 4 million ir paredzēti konkrētām lietām. Tātad vai nu gadījumā, ja jums ir pētnieks no trešās valsts un viņš vēlas pārcelties, tātad reāli fiziski pārcelt savu dzīvi uz Eiropu, tātad tam arī ir vajadzīgas izmaksas un šis tad varētu būt viens no iemesliem, kādēļ budžetā ietāmēt papildus finansējumu. Tātad bez šiem 10 miljoniem jau. Tad ir arī liela apjoma iekārtas, equipment vai pieeja kaut kādām lielai infrastruktūrai, kura maksā ļoti dārgi. Tas, nezinu, piemēram, kosmosa izpētē ir ļoti liels izmaksas vai jebkas cits. Vai arī kaut kādas ļoti lielas izmaksas. Bet, jā, kā šeit minēts, tātad personu izmaksas gan neatiecas uz šo te papildu finansējumu. Tātad galvenās Synergy granta iezīmes. Šeit arī ir ļoti būtiski saprast to galveno ideju vispār, ko nozīmē šī te sinerģija, kas tas ir un kā jums būtu jāskatās uz šo ideju un vispār uz to komandu, kura varētu īstenot Synergy granta projektu. Un, protams, kā jau Eiropas pētniecības padome, tātad šis ir konkurss, kas ir izcilības sadaļā, tad visa centrā ir ļoti ambicioza pētniecības problēma. Un tātad ir pārējie šie te aspekti, kuri ir ļoti būtiski. Tātad pirmkārt tā ir sinerģija, jeb tas, ka ir vairāki pētnieki, kuri ir tātad izcili profesionāļi savā jautājumā.
Un šī sinerģija tātad rodas, kad jūs apvienojat dažādas ekspertīzes viena projekta īstenošanai. Runājot par šo profilu, tātad Eiropas pētniecības padome aicina jebkura profila šos galvenos pētniekus, gan tādus, kur atbilst starting grant profilam, consolidator un advanced. Es gan tālāk parādīšu statistiski, ka lielākā daļa šī Synergy grant finansējuma saņēmēji ir vairāk gan vispieredzējušākie pētnieki, tātad tādi, kur atbilst šim advanced grant profilam. Bet tas noteikti nenozīmē, ka pārējie nedrīkst un nav aicināti pieteikties. Protams, tad jums ir vienkārši jāskatās, kur tad ir tā jūsu stiprā puse un kā jūs varat iedarēties šajā sinerģijas komandā. Vēl viens aspekts ir līdztiesības starp galvenajiem pētniekiem. Protams, šajā portālā jums tiks prasīts norādīt vienu šo galveno kontaktpersonu, tas būs korespondējošais galvenais pētnieks, bet tas noteikti nenozīmēs, ka kāds no šiem cilvēkiem būs līderis un pārējie būs viņa komandas biedri. Šeit tā ideja ir tieši par to, ka jūs visi esat vienlīdzīgi, visiem ir vienlīdz būtiska ekspertīze un visi arī vienlīdz aktīvi iesaistās šī projekta īstenošanā. Stingra apņemšanās, šis ir angliski commitment. Tātad šis Synergy grant konkurss ir līdz 6 gadiem, tas ir ļoti ilgs laika periods, un būtībā tā ir arī ļoti liela nauda, un ja jūs atbalsta un Eiropas pētniecības padome piešķir jums šādu lielu finansējumu, tātad kaut kā jums ir arī šajā pieteikumā jāpaskaidro, nezinu, kaut kāds riska menedžments vai kaut kas tāds, kā jūs nodrošināsiet to, ka šie visi komandas biedri turpinās strādāt pie šī projekta. Un te arī jāskatās, vai kādam galvenajam pētniekam nav jau pārāk daudz projektu šobrīd, un vai Eiropas pētniecības padomē būs skaidrs, ka jums tiešām būs laiks šī projekta vēl īstenošanai. Tā kā tā ir tā lieta, uz ko jāskatās, tātad vai nu nav pārāk liela aizņemtība, tādas lietas. Un kopīgas pulles, šis ir vairāk par to, ka jūs kopīgi liekat kopā savu ekspertīzi un kopīgi strādājat pie projektā. Tad nevis katrs atsevišķi kaut ko padara un pēc tam tur kaut ko saliek kopā, bet būtībā, ka jūs visu laiku strādājat sinerģiski, paralēli un visu laiku ir tātad šī strādāšana pie viena projekta kopā. Tātad par šo pētnieku profilu. Šo īstenībā, šo es jau minēju, te vienkārši ir vēl detalizētāk, šo es neesmu noņēmusi. Bet tātad jebkura profila pētnieks, sākot no agrīniem vai šis advanced grant profils, kā jau minēju, advanced grant vienkārši pēc statistikas mēs redzam, ka visbiežāk atbalstīts tiek tieši šī advanced līmeņa pētnieku grupas, jo iespējams viņam jau lielāka pieredze vai tā ideja ir kaut kāda, nezinu, labāka vai kaut kā. Šis grupas know-how, tātad jums ir jāizdomā, kas un kā tātad parādās no jūsu tiem citādākiem profiliem un tām jūsu zināšanām, kā tieši un ko tad jūs apvienosiet, vai tās ir zināšanas, prasmes, disciplīnas, metodes, pieeja infrastruktūrai vai, šis grupas know-how, tas ir tas, kas jums arī būtu jānodefinē un jāsaprot, kas tad ir tas, ko jūs vispār varētu likt kopā šī projekta īstenošanā. Un kopīgs pulss, tas ir jau tas, ko minēju, ka jūs strādājat tātad kopā pie idejas. Nedaudz vēl par šo vārdu sinerģija. Viens no tiem visbiežākajiem atteikuma iemesliem ir tas, ka Eiropas pētniecības padome raksta, ka šis nav pietiekami sinerģiski. Un tātad šeit arī, domājot par Eiropas pētniecības padomes sinerģiju grantiem, jums būtu jādomā, kas ir tā ideja, ko var īstenot tikai un vienīgi šāda daudzuma cilvēku. Tātad te idejā būtu jābūt tādai, ko individuāls pētnieks nevarētu izdarīt, jo viņam vienkārši nav pietiekama zināšana kapacitāte. Un, būtībā, tā atslēga tajā, ka tieši kopā strādājot, šis te ir īstenojams. Un tātad, šī te sinerģija starp jūsu tām zināšanām, prasmēm un to tātad viens otru papildina. Un grupas know-how, tātad kā
kā jūs varētu apvienot šīs zināšanas un kas nav sinerģija. Tā tad es jau man šeit pieminēju, ka tā nav vienkārši tāda vāja sadarbība, kur katrs strādā pie kaut kā pilnīgi atsevišķa un jā. Vai vienkārši nodod kaut kādus datus vai informāciju viens otram. Jā, un vēl pie sinerģijas, ka šeit ir minēts, ka sinerģija nav tas, ka jūs strādājat tikai vienā jomā. Te ir ierosinātajam darbam nav obligāti jāaptver vairāk nekā viena disciplīna vai joma. Jā, šeit šo es ieliku tādēļ, ka bija neizpratne par to, ka pētnieki, kuri strādā vienā zinātniskajā nozarē, ka viņi nevar pieteikties sinerģijas grantam. Šeit arī jā, tā robeža ir tāda slīdena tādā ziņā, ka, protams, ja jūs pieteiksieties 4 pētnieki, kuri visu laiku ir pētījuši vienu jautājumu, un ka jums tās zināšanas ir praktiski līdzīgas, tad jā, tad šajā gadījumā Eiropas pētniecības padome skatīsies to, ka šeit nav sinerģijas. Bet ja jūs esat pētījuši šo te kaut kādu problēmu vienā jomā, bet katrs kaut ko citu, un otram nav šīs zināšanas, tad tas ir pieļaujams. Tā kā te ir tāda smalka, ne līdz galam izskaidrojama robeža, kā tieši noteikti, jo galvenā ideja ir tāda, ka vienam ir tas, kas otram nav, un jūs viens otru varat papildināt. Ja? Es ceru, ka ir salīdzinoši skaidrs. Un runājot par pieteikuma formu, šeit ir būtībā viss tas pats, ko es jau izstāstīju par starting grant. Sadaļa portālā, kur aizpilda dažādu administratīvo informāciju, tostarp arī tātad budžeta tabulu. Atšķirībā no starting grant šeit tātad ir vairāki pētnieki un iespējams arī vairākas pētniecības institūcijas, tad arī šeit ir aicināts šo te budžeta tabulu sadalīt pa pētniekiem. Un, ja ir vairākas šīs uzņemošās organizācijas, tad arī pa uzņemošajām organizācijām. Ir šī te B1 daļa, kur arī faktiski viņa tiek vērtēta visos 3 šajās vērtēšanas kārtās, 1., 2. un 3. Tātad tai ir arī ļoti, ļoti liela nozīme, lai gan šī ir īsa sadaļa, bet tai ir jābūt ļoti pārliecinoši uzrakstītai un ļoti labi nostrādātai. Un B2 sadaļa, līdzīgi kā starting grantā, netiek vērtēta 1. solī. Tātad 1. solī vēl neredz jūsu šo te visu ideju caur un caur, bet jums šis te priekšstats par jūsu ideju un to jūsu sinerģiju ir jārada jau šajās pirmajās 5 lapās. Un tātad šajos te CV un track recordam, tātad, kur katrs pētnieks iesniedz, par katru pētnieku tātad katram ir savas šī te CV. Pie vērtēšanas kritērijiem, protams, tie vērtēšanas kritēriji nedaudz savādāk nekā individuālajos grantos, jo šeit ļoti skatās uz tātad, primāri jau uz to, ko jau minēju pie starting granta, tātad kāda ir ietekme jūsu šai te idejai, kāda vispār tā ideja, bet tā otra puse ir, kur skatās tieši šo te sinerģisko pusi. Tātad, kāda ir šī te sinerģija, kas ir tas, ko jūs piedāvājat, kas ir tas, kas radīsies šīs te sinerģijas rezultātā, un tātad vispārējais tātad, ko jūs ierosināt. Un pie vadošajiem pētniekiem, pie pētnieku profiliem, jā, būtībā skatās līdzīgi tātad, kāds tad ir bijis jūsu šis te profesionālais ceļš līdz šim, ko jūs esat darījuši, kāda bijusi jūsu loma dažādos projektos, jebkādās citās aktivitātēs. Šeit arī vienkārši vizuāli parādīt to, kā notiek vērtēšanas process Synergy Grant konkursā. Es neiešu cauri un nestāstīšu visu, bet būtībā šeit ir arī tas, ka vispirms ir pirmā kārta, kur vērtē īso versiju, tad ir otrais solis, kurā tad lasa gan īso, gan garo, un tad ir vēl 3. solis, un 3. solī tad jau tur parādās klāt tātad intervijas, kur aicina jau visus galvenos pētniekus. Ja komandā esat 2, tad 2, ja 4, tad 4. Un te īsumā vēl nedaudz statistika par to, cik tad daudz ir dažādi pieteikumi. Katru gadu
nevis katru gadu, bet katrā konkursā, jo jūs redzat arī, ka 2021. gadā nav bijis Synergy Grant konkurss. Katrā konkursā arī šis pieteikumu skaits mainās no 300 līdz pat 400 pieteikumiem gadā. Tas ir daudz mazāk nekā individuālās grantos. Šeit redzams, cik ir bijuši galvenie pētnieki kopā. Kopā skatoties šajā konkursā pieteikt, cik ir bijušas uzņemošās organizācijas pieteiktas un vidēji sekmība arī gadu no gada atšķirās atkarībā no tā, cik ir bijuši pieteikumi. Šeit ir vēl nedaudz citādākā skatījumā, tātad šeit ir Synergy Grant konkurss 1., 2. kārta ielikta, tātad šeit ir 2022. gada konkursa piemērs, tātad tika vērtēti 355 pieteikumi, un uz 2. kārtu tika virzīti 210, tātad ļoti liels apjoms no iesniegtajiem pieteikumiem tiek virzīts 2. kārtu. Tas, iespējams, ir tas nedaudz motivējošāks rādītājs nekā individuālajos grantos, jo šeit tiešām liela daļa pieteikumu tiek virzīta uz 2. kārtu. Vidējais tātad projekta ilgums šeit ir aprēķināts vienkārši vidējais, tiešām tātad 70-71 mēnesis, cik ir pieteikuši pētnieki, tātad praktiski visi izmanto un piesakās uz šo te maksimālo laiku. Vidējais galveno pētnieku skaits, tad tiešām ir vidējais aritmētiskais, tādēļ šeit ir aiz punkta, tātad 3x3 un 3,3 un 2. kārtā 3,5. Tātad pēc tam mēs varam spriest, ka šīs te komandas arī vidēji ir vai nu 3 vai nu 4 galvenie pētnieki šajā te Synergy Grant komandā. Vidējais pieprasītais budžets ir tuvu 10 miljoniem, jeb maksimālai summai. Un uzņemošo organizāciju skaits ir tātad starp 2 un 3 arī. Un vēl nelielā daļā projektu šeit tiek iesaistīts arī kaut kādas partneru organizācijas. Šeit ir tas, ko es jums jau stāstīju, kāds ir tas galveno pētnieku profils. Šeit ir uz iesniegšanu, cik ir iesniegt, tātad submission. Te var redzēt laiks pēc doktora grāda iegūšanas, un apakšā jūs arī redzat, ka ir sadalīts pēc šiem te, kā ERC skatās uz šiem te profiliem, tātad starting grant profils, kur ir 2 līdz 7 gadi, tātad 20. gadā šajā konkursā pieteicās ļoti maz skaits tādu pētnieku, kuriem ir šis starting grant profils, tātad 2 līdz 7 gadi pēc doktora grāda iegūšanas. Nedaudz vairāk ir pieteikušies tādu pētnieku, kuriem ir consolidator grant. Šis te profils tātad virs 7 līdz 12 gadu pēc doktora grāda iegūšanas, un absolūtais vairākums ir pieteikušies tādi galvenie pētnieki, kuri atbilst šim te advanced grant profilam, tātad tas ir virs 12 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas. Te arī tajās līknēs jūs varat redzēt tātad iesniegtie, 2. kārtā, uz 2. kārtu aicinātie, 3. kārtā un ar zaļo tātad finansētie. Un ar šo es vienkārši vēlējos parādīt, jo arī Eiropas pētniecības padome vēlas vairāk rosināt pieteikties tieši šos te starting un consolidator grant profila pētniekus, jo jūs redzat, ka arī šādi profili tiek finansēti. Tātad tā zaļā līnija iet cauri visiem šiem te profiliem. Vienīgais, ka ļoti maz procentāli vismaz no visiem pieteicējiem piesakās tieši šādu profilu pētnieki. Un līdz ar to šeit arī īsumā jāsaka jāatsaucas arī uz to iepriekšējo diagrammu, ko mēs redzējām. Šeit arī ir finansēto projektu tātad pētnieku profils gados. Un šeit jāsaka, ka tas profils visbiežāk tātad ir, ka mēs varam redzēt 40 līdz 60 gadu, tur ir tas vislielākais pīķis, bet jāsaka, tas ir arī tādēļ, ka mēs redzējām 88%, pār 80% pamatā arī piesakās tieši tādi pētnieki, kuriem ir vairāk par 12 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas, tādēļ arī finansēti projekti visbiežāk ir tādi, šādi te vecumi no 40 līdz 60 gadiem. Pāris ieteikumi. Šeit es noteikti nevēlos lasīt jums šos te jautājumus, bet šis jums cerams noderēs izpētīt vairāk.
Šeit ir dažādi jautājumi, ja jūs vēlaties saprast, vai pieteikties Synergy Grant konkursam vai nē, tad te būs pāris jautājumi, kurus es jums atstāšu, arī pēc tam saņemsiet prezentāciju pārskatīt. Jautājumi, ko uzdot par šiem te galvenajiem pētniekiem. Te ir 4 jautājumi. Šeit būs jautājums par pētniecības projektu. Tātad, ja jums ir apmēram jau kāda ideja, tad šeit ir jautājumi, ko jūs tur vai nu likt uz papīra, vai vienkārši pārdomāt un saprast, vai šī ideja tad varētu būt atbilstoša šim te konkursam. Un te 2 slaidiņi tātad par atšķirību starp to, ko likt īstajā un ko likt garajā tātad versijā. Te arī es noteikti, ka mums laiks iet uz beigām, vēlētos vēl kāds jautājums paņemt. Šeit ir tādas lietas, kuras kā vēlētos, lai jūs veltat savu uzmanību. Jā, šeit neiedzināsimies, pilsimies tālāk. Par otro kārtu. Jā, šeit noteikti jau redzu, ko es vēlētos pieminēt, jo arī skatoties kaut kādas atsauces pēc tam, kad es saņemtu vērtējumu, tad viena no tādām kritiskajām lietām, visbiežāk, par ko saņem arī kritiku, jebkura profila pieteicējiem Eiropas pētniecības padomes konkursos, ir tā, ka nav pietiekami laba stratēģija nav pietiekami laba risku analīze un nav arī šī stratēģija, kā risināt, ja nu kādi riski rodas. Bet, it īpaši būtiski tas ir Synergy Grant konkursa gadījumā, jo jums ir vairāk pētnieku, tātad šie 4 pētnieki, iespējams arī vairākas uzņemošās organizācijas, respektīvi tur jau automātiski vajadzētu būt daudz vairāk riskiem, jo tur varbūt dažādas gan ieviešanā dažādi riski, gan pētnieku sadarbībā varbūt dažādi riski, jo tomēr tie iespējams ir cilvēki, mēdz būt arī cilvēki, kur iepriekš nav sadarbojušies, reizēm tās ir jaunas grupas, reizēm tie ir kolēģi, kuri vienkārši turpina kaut ko. Tā kā te ir jāskatās ļoti svarīgi, lai šie te riski, lai jūs pieeja šim te risku analīzē diezgan tā nopietni, un ja jūs neesat eksperts, arī neesat eksperts risku analīzē, ja, bet ir ļoti daudz dažādas pamācības un dažādi veidi, kā tātad paskatīties un kā uzdot savu pareizos jautājumus, lai atrastu atbildes un tā kā saprastu, kas varētu būt tie potenciālai riski, jo nav tā, ka Eiropas pētniecības padome grib vienkārši jums, lai jūs rakstat vairāk, bet nē, šis ir vienkārši, lai saprastu vērtētāji, lasot jūsu pieteikumu, lai saprastu, vai tiešām šīs te projekts varētu tikt novests līdz beigām. Jo finansējuma apjoms ir liels, un jebkurš vēlās, lai jūs tātad visus šos te gadus strādāt pie šī te projekta, un gadījumā, ja rodas jebkādi riski, vai tie ir konceptuāli vai operacionāli vai jebkādi citi, tad jūs apzināties, ka tādi riski var parādīties, un ja tiešām realitātē šādi riski parādās, tad jums ir stratēģija, ko tad darīt. Tā kā tas ir tas galvenais, un šo bieži vien tā kā aizmirst. Te pāris ieteikumi par CV rakstīšanu, bet arī, es domāju, šeit, ceru, ka jūs man piedosiet, bet ceru, ka mēs šeit nepaliksim ilgāk. Un šeit ir arī, viens no tiem slaidiem, kurš ir ļoti būtisks, jo šeit ir arī uzskaitīti tie tipiskākie iemesli, kādēļ vai netiek virzīts uz otro kārtu, vai vispār saņem atteikumu. Un, protams, pie galvenajiem pētniekiem tātad visbiežāk tie atteikumi ir tādēļ, ka nav kaut kas pietiekami, vai nav pieredze projektos. Tātad šis jau vairāk attiecās uz advanced grant profilu, jo tātad šie pētnieki, kuriem ir visilgākais laiks pēc doktora grāda iegūšanas, tātad, ja jums ir 20 gadi pēc doktora grāda iegūšanas, bet jums nav bijusi vispār nekāda pieredze kā vadītājiem vai būšanai vadības pozīcijā, ja, tad vērtētājiem noteikti radīsies jautājums, kādēļ, jo pētniekam tā kā ir bijis diezgan daudz laika, lai īstenotu, lai uzņemtos kaut kādu iniciatīvu, lai vadītu grupu, projektu, jebko, bet ja šāds nav, tad uz šo skatīsies tātad, kur tad ir problēma, kādēļ pieredzējis pētnieks nav bijis vadītājs. Tātad nedaudz zemāka šī te profila, ne zemāka, bet jaunākiem pētniekiem varētu būt nepietiekama neatkarība, tātad, ka viņi vēl joprojām
turās tuvu saviem iepriekšējiem vadītājiem, ka viņi tā kā neskatās uz savu kaut kādu jomu, kurā viņi tā kā vēlētos iet, bet pamatā visa šī zinātniskā darbība visu laiku saistās ar viņa vadītāju. Tātad kaut kādā brīdī jums ir jāparāda savām darbībām, ka jūs arī varat būt neatkarīgs un ka jūs arī pats kaut ko darat bez vadītāja. Šeit ir vairāk par to neatkarību. Nav skaidrs, kā tieši apvienot tās prasmes, ja jums ir arī pētnieki no dažādiem profiliem vai dažādām nozarēm, ja tas ir, piemēram, starpdisciplinārs pētījums, ko jūs piedāvājat, tad jums ir skaidri arī jāizskaidro, kā tad apvienot. Tas arī ir viens no biežākajiem atteikumiem, ka tiešām ir pētnieki no dažādiem profiliem, no dažādām jomām, bet tad nav skaidrs tieši tāpat sinerģija. Un par projektu, protams, viens no tiem ir, kas ir pats pēdējais. Tātad nepietiekama risku pārvaldība, es jau izskaidroju, kādēļ tas ir tieši būtiski. Darba plāns, tam nav, protams, jābūt jau detalizēt pa mēnešiem, bet vispār šis te plāns 6 gadiem, kas, ko, kā darīs, vispārēji šim te skeletam arī būtu jābūt. Nepietiekama sinerģija, pārāk šaurs vai pārāk plašs, tas arī, man liekas, jebkur parādās, ka nav nofokusēts un lasot jūs pieteikumu, vispār nav skaidrs tātad, ko tad īsti jūs piedāvājat. Un pēdējais ir, ka šī intervija pati 3. kārta, ka jūs ļoti slikti sagatavojušies. Dažas idejas, ko atcerēties, bieži vien cilvēki nobīstās pēc šādas informācijas dienas, jo liekas, ak, Dievs, tik maz šis te success rate, jeb sekmība, bet šis arī ir Eiropas līmeņa konkursi, un tie ir konkurētspējīgi konkursi, bet arī tie ieguvumi ir daudz lielāki, un pēc tam arī nākotnē jūsu CV un jūsu tātad turpmākajā karjerā šis varētu ļoti, ļoti noderēt, ja jūs dabūtu kādu no šādiem grantiem. Sekmība, protams, ir tāda, kāda ir, bet visi tātad vēlās sevi pierādīt, un visi arī ir ieinteresēti pieteikties šādos, vismaz tie, kas piesakās. Sinerģija, vēlreiz pārdomāt tātad šo te iespējamo savstarpējo sadarbību un tas, kā tad jūs viens otru papildinātu, lai tiešām šis te projekts būtu sinerģisks. Lai to darīt arī, es šajā te tagad, kad es jums rādu, esmu noslēpusi šos slaidus, bet pēc tam es jums nosūtīšu, būs arī dažādi piemēri ar finansētiem projektiem, kādas idejas tiek finansētas, kas ir tas vismaz abstrakta līmenī, ko šie pētnieki ir solījuši, lai jūs redzētu un varētu palasīt, kas tad tieši ir tas, ko finansē. Un pēdējais ir tātad dažādas noderīgas saites. Primāri tātad ir Eiropas pētniecības padomes mājaslapa, tur ļoti daudz ko var atrast, un tas, uz ko es jūs rosinu pamatā, ir šie horizontālie aspekti. Tur ir ļoti daudz dažādas diezgan izvērstas pamācības par atvērto zinātni, ētiku, kā komunicēt savu projektu, kas jau ir finansēta projekta gadījumā. Ir arī dažādi statistikas rīki, ERIS, caur kuru var ielūgoties, tātad izmantojot savu Funding and Tenders profilu, jeb EU login profilu. Funding and Tenders portālā ir visi Eiropas pētniecības padomes konkursi. Šeit apakšā es arī jums esmu ielikusi tiešās saites, kur jūs aizvedīs uzreiz uz Synergy grantu konkursu un uzreiz uz šī gada Starting grantu konkursu. Kaut kādos brīžos es pieminēju šīs te asociētās valstis. Te arī ir rekurs sarakstīns, jums būs pieejams, lai jūs varētu saprast, kuras tad ir tās valstis, kuras atbilst. Paneļu struktūra. Šeit jūs varat redzēt, kā tiek dalīti šie te domēni. Es tikai minēju, ka ir inženierzinātnes, dabaszinātnes, sociālās zinātnes, šie ir tikai tādi domēni. Šeit vēl detalizētāk tā struktūra dalās vēl paneļos. Tie ir tie, kuros tad jūs konkurēt, un šeit darba programmā pašās beigās jūs varat redzēt, kā detalizētāk, tematiskāk dalās šie te paneļi. Šeit tā tad būs informācija, kur atrast un palasīt par finansētiem projektiem. Finansētu projektu datubāze Eiropas pētniecības padomes mājaslapā. Tas ir pilnīgi jauns šogad atklāts dashboards. Tad šeit būs dažādas saites pa gadiem, kur jūs varēsiet redzēt saņēmējus. Kordis ir mājaslapa, kur var redzēt ļoti dažādu informāciju par dažādiem Apvārsnes Eiropa finansētiem projektiem, izlasīt arī šo te projektu abstraktus, te būs saite uz to. Un Euraksas mājaslapā var redzēt vakances,
Jo ir arī tādi projekti, kur piesaka, piemēram, starting grantu, un tikai pēc tam, kad projekts ir finansēts, tad viņi meklē savu komandas biedrus. Tad šeit arī var atrast šīs vakances. Un, protams, manuprāt, tas, ko jebkurš interesants, kurš vēlas tiešām pieteikties šiem te konkursiem, vienmēr būtiski ir saprast, kā izskatās veiksmīgs pieteikums. Ir tā, ka pieteikums pieder tam, kurš viņu ir sagatavojis. Tā kā es jums varu piedāvāt tikai tos, kurus es esmu atradusi brīvpieejā internetā. Un šeit būs saites uz dažādiem finansētiem, tiešām finansējumu saņēmušiem starting grants pieteikumiem. Te gan ir dažādi, citos ir tikai B1 īsā daļa, citos ir B2. Tas jums būs individuāli apskatīties, kurā kas ir atrodams. Un Synergy grant konkursam esmu atradusi tikai vienu, tad tas arī šeit būs saitē atrodams. Tā, būtībā no manis tas ir viss. Es izslēgšu ierakstu.